Labdien, dāmas un kungi. Tiešām ir izaicinājums. Es jūtu, ka man jāpieliek zinām enerģija, lai klausītos to, ko es mēģināšu pateikt, nevis lai pārbaudītu, vai es runāju pēc tās visas pareizības, kas ir iepriekš nolasīta. Un man parasti saka, ka es nemāku elpot, piemēram. Es arī gribu, lai mēs pavingrinām vienu ķermeņa daļu, to, ko parasti ar pirkstiem netaust, kas mums ir galvā iekšā, jo, kā saka doktori, visas problēmas ir galvā. Un mums ir zinām jautājumi, zināmas problēmas ar dabu, bet viss atkarīgs no tā, kā mēs par to domājam. Un iesākumā paskatāmies uz savu roku. Pasakiet, cik jūsu roka ir veca? Parasti, liekas, muļķīgs jautājums, ne? Cik man gadi, tik man rokai gadi. Ne, mēs tā padomātu elementāru daļiņu līmenī. Ūdeņrads un daudz elementi radušies lielajā sprādzienā pirms 14 miljardiem gadu nepilniem, un vēlāk kodolsintēzē zvaigžņu dzīlēs piedzima pārējie ķīmiski elementi. Pirms 4,5 miljardiem gadu tas viss salipa kosmosā vienā pikucītī, ko mēs šobrīd saucam par Zemi. Un no tā laika viss, kas šeit notiek, ir tikai esošā kombinācijas. Un mēs arī esam tikai viena īsa kombinācija no tiem zemi veidojušiem elementiem, kas šeit jau ir miljardiem gadu. Līdz ar to arī mūsu roka sastāv no ļoti senas matērijas. Krietni senāks par mums pašiem. Protams, var pateikt, jā, bet, kā saka, ko tu tur filozofē, es taču esmu organisms, bioloģiska būtne, homo sapiens, te es esmu. Jautājums, vai tu esi viens kā vienība? Mediķi, biologi saka, ka lielākā daļa šūnu, kas mūsos ir, nav cilvēka šūnas, bet ir sīkbūtnes, kas mūs uztur, palīdz, ar kurām kopā mēs tikai veidojam to, ko mēs pazīstam par dzīvību. Tas ir gan uz mūsu ādas, gan ļoti svarīgs sīkbūtnes ir mūsu puncija. Un aizvien vairāk ir ļoti interesanti pētījumi par to, ka tas ne tikai palīdz mums pārstrādāt ēdienu, bet tas nodrošina mūsu imūnsistēmu. Un izrādās, ka tas pat regulē mūsu bioķīmiju, kas agrāk tika uzskatīts tikai smadzeņu kodola līmeņa. Šie dziedzeri rada šīs ķīmiskās vielas, izrādās vēl lielākā apjomā to rada šīs sīkbūtnes mūsu puncija, kas līdz ar to ietekmē pat mūsu noskaņojumu. Tādēļ es patiesībā ir vesels, staigājošs zvērdārs. Ko es ar to gribu teikt? Mēs esam ļoti dziļi iesakņoti dabā, pat dzīvojot pilsētā. Jo mēs nevaram vieni paši, kā es, vispār pastāvēt. Ja cilvēki izaudzētu meģenē, viņš apkārtējā vidē visdrīzāk nobeigtu to diezgan ātri. Un tas, protams, neizslēdz to, ka katram no mums ir viena daļa, kas ir šī ego, individualitāte. Un mums gribās teikt, es domāju, es esmu. Par to daudz filozofi ir izteikušies, dažādas versijas. Bet tas, kas mūs padara tik īpašs, ir mūsu milzīgā spēja ietekmēt to pašu mazo pikucīti, kas jau 4,5 miljardus gadu riņķo kosmosā. Un mēs dzīvojam, liela daļa pasaules dzīvo sistēmā, ko sauc par kapitālismu. Kapitālismam no mums vajag divas lietas. Vai tu ražo, vai tu patērē. Tā brīdī, kad tu paej malā, klusi padomāt, atpūsties, tu neko lietderīgu nedari. Un ir milzīga mašīna ar propagandu, reklāmu, domu sakārtošanu, grāmatas, kā nopelnīt miljonu vienā piekdienas sakarā. Un milzīgs spiediens visu laiku kaut ko pirkt, kraut sev apkārtās mantas un aizmirst to, ka mēs esam ārkārtīgi īsu brīdi šeit. Jāskatās uz senajām imperatoru kapenēm, tur ir paņemt līdz karaspēks, ieroči, kaujas rati, zirgi, kādam vēl sievas līdzi. Un dīvaini, bet arheologi saka, ka nekas no tā nav ticis izmantots. Un patiesībā tas, kas mums pieder dzīvē vienīgais, ir izvēle.
Un tas ir tas, par ko mēs arī atbildam citu cilvēku un augstāku spēku priekšā. Un tieši izvēles ir tas, par ko es gribētu arī runāt, jo izvēles atkarīgs no tā, ko mēs zinām. Un pie kā tās izvēles ir novedušas, pirms apmēram 35 gadiem bija apvienoties nācijās tā sauktais Brundtlanda ziņojums, kas lika mūsdienu ilgspējības idejai pamatus. Un tur ir frāze, ka tas mērķis ir nodot to visu, kas bija nākamajām paudzēm. Paudze rēķina aptuveni mūsdienās 30 gadi. Mēs dzīvojam ilgāk, bērns taisām vēlāk, tie ir apmēram 30-35 gadi. Tā paudze jau ir. Un nav izdevies dodot to, ko 87. gadā bija domāts, ka vajadzētu nodot. Tātad mēs jau esam tā paudze, kas nav saņēmusi ne nesabojātu planētas klimata sistēmu, ne arī dabas daudzveidību, par ko man šodien ir vairāk jārunā. 50 gadu laikā dabas daudzveidība sarukusi pasaules vidēji par 60%. Tas ir augstākie dzīvnieki, mugurkaulnieki, viss tas, ko vieglāk ir saskaitīt savā skaitā. Ne daudzveidībā, bet skaitā. Un vairāk tas ir izteikts jaunatīstības reģionos, kas vēlāk sāka no dabas atkarot vietu cilvēkam. Un, Dienvidamerikā tie ir 94% šis dabas daudzveidības sarukums 50 gadu laikā. Kaut kas nav bijis gluži tā, kā vajag. Un, ja mēs tagad vēl viens mazs vingrinājums statistikā, ja mēs iedomāsimies visus mugurkaulniekus, tātad tie ir visi zīdītājus, tātad tas ir no peles līdz zilonim, no suņa līdz arī vaļiem, kas ir zīdītāji. Visu šo dzīvnieku masu iedomāsimies kā vienu nosvērtu, ko zinātnieki sarēķinājuši. Cilvēks no šīs masas aizņem 36%. Tas nav maz, bet saules dzīvnieki, visi pārējie, ir 4%. Nesenāk matemātika, vai ne vēl 60 paliek pāri. 60 tie, kurus mēs audzējam, lai aprītu tiem mājdzīvnieki. Tātad mēs esam 36 un vēl 60 ir tas, ko mums vajag priekš sevis, un pārējais ir tikai daba. Tas ir tikai pēc svara. Protams, svars visu nešķira. Covid kopējais svars bija 2 kg. Bet ietekme ir liela, un mūsu ilūzija par varu, par dabu un par planētu ir radījusi virkni ļoti dīvainu rezultātu. Šeit mēs nonākam pie ilgspējības jēdzienu. No Brundtlandas ziņojuma laikiem ir zināmas domāšanas kļūdas bijušas, interpretējot to, ka mēs visu laiku meklējam līdzsvaru starp ekonomiku, cilvēku vajadzībām un dabu. Un katru reizi, kad kaut kas nobīdās, mēs atkal sākam pārsvērt. Tad vēl vai rūpnīcu vajag uzbūvēt, vai ir labi vai nav dabai. Un tad kas ir tie, kas to līdzsvaru veido? Vienā pusē ir skaidri definēts ekonomiskās intereses, otrā pusē kaut kas nevalstiskās organizācijas kaut ko runā, tad tā klusējošā daba. Viņi nemāk kliegt, viņi nemāk iebilst, viņi vienkārši paiet malā vai izmirst. Tamdēļ tā ideja gājas krietni uz priekšu, un jau šī gadsimta sākumā nodefinēja tā sauktā stiprā ilgspējība. Un tā ir viena lieta, kas man šķiet ļoti veiksmīgi vizualizē un apraksta ilgspējības ideju, ka mums ir ārējā robeža, tā ir mūsu planēta, tas ir tas, kas mums ir. Un tas ir vides aplis. Tā iekšienē, nevis kaut kur blakus otra planēta, bet tā iekšienē ir cilvēks ar savām vajadzībām, ar savām vēlmēm pēc dzīves kvalitātes, bet mēs tās varam realizēt tikai šī lielākā apļa ietvaros. Un tikai vēl mazāks aplis ir ekonomika, kas patiesībā ir attiecību veids, ko mēs esam izdomājuši, lai apmierinātu vienu daļu savu vajadzību. Un cilvēka dzīves kvalitāte, kas ir tas vidējais aplīts, tur ir iekšā tādas lietas kā nepieciešamība pēc atzinības, savstarpējās attiecības, veselība, izglītība, arī ekonomiskā labklājība, bet ne tikai. Tātad ir lietas, kuras nevar nopirkt tik viegli par naudu, un kur bieži vien mēs zaudējam, skrienot pēc šīs naudas. Un šī 3 koncentrisko apļu sistēma, viņa ļoti labi ļauj saprast ilgspējības ideju. Mēs nevaram ekonomisko attīstību iet ārpus cilvēka
interesēm. Satversmes tiesa to starp citu ļoti veiksmīgi daudzkārt ir noteikusi. Mēs nevaram cilvēka vajadzības, pat ja mēs ļoti gribam, likt pāri planētas sistēmai, jo, ja kāds, cilvēkam tiesības uz dzīvību, bet ja planētas klimats ir izmainījies tā, ka cilvēki mirst no karstuma, tad vienalga kāds tev ir tiesības, tu vienkārši esi sabojājis lielo sistēmu un tādēļ tu no tā cieti. Un šī sistēma arī skaidri parāda dabas vietu. Daba ir ietvers, ar ko mums ir jārēķinās. Un mums ir jārespektē šis ietvers tāds, kā tas ir, neatkarīgi no tā, ko mēs gribam. Jo mēs nevaram piespiest planētai gaidīt. Mēs nevaram pateikt, mums vajag vēl drusku paaugties, mums vajag vēl drusku naudiņas nopelnīt, klimata pārmaiņas pagaidīs. Tur tas lopiņš neizmirs. Tie nav likumi, kuri mūsu varā. Un tā ir viena no pamatidejām ilgspējībai, stiprai ilgspējai tā sauktējai, ka mēs vienkārši rēķinamies ar tā sauktējām planētas robežām. Un dabas aizsardzības jēdziens Latvijā manā ieskatā ir bijis ļoti izkropļot uztverts ilgstoši, jo dabas aizsardzība mēs, kad tā pasaka, tas ir aizsargāt kaut kādus radījumiņus, augus vai kaut kādus kukainīšus vai dzīvniekus. Tur melnais stāsts, tās lielas skaistas putnas, tur to vajadzētu, tur kaut kāds kāpurs, kurš vispār pazīst. Kāpēc vajag taisīt tur kaut kāds mikroliegums, ja? Bet dabas aizsardzība, viņā ir, pēc Rio konvencijas ir 3 līmeņi. Tas ir ģenētika sugas ietveros, starp un populāciju līmenī, tas populācijas līmenī un ekosistēmas līmenī. Tātad tā daudzveidība, viņa jārēķina arī lielā daudzveidība. Un tam ļoti labi kalpo tāds jēdziens kā ekosistēma. Mums nav svarīgi tik daudz, cik mums ir viens vai otrs rets radījums. Mums svarīgi, vai mums ir lielās ekosistēmas, pļavas, meži, jūra, ūdeņi, vai tie ir veselīgi, dzīvi, un viņi nevar būt ne veselīgi, ne dzīvi mazā punktiņā, ja kaut kādā mazā aizsargātā teritorijā. Tām ir jābūt lielām teritorijām, kuras elpo normāli, dzīvo savu ritmu. Teiksim, purus. Nevar pateikt, vienā pura pusē mēs raksim kūdru, otrā būs dzīves purus. Viņš nekad nebūs dzīves. Tā ir ekosistēma, kāda tā ir. Tā ir dabiskas robežas. Un dabas aizsardzības jēga ir nodrošināt, lai ne tikai tās mazās sudziņas ir aizsargāts, bet lai būtu aizsargāts ekosistēmas. Un tātad mums ir jābūt šīm lielajām teritorijām visā pasaulē pietiekami labi aizsargātām. Monreāls kunmiņas pakts, kas nesen tika parakstīts, kas diemžēl nav juridiski saistošs, bet tas tomēr ir ieteikums pasaules valstīm un tautām un valdībām 30% nolikt malā no pasaules teritorijas. Tas ir tāds, var teikt, kompromiss, konsensus, ka tas būtu tas, kas ļautu to līdzsvaru kaut cik noturēt. Protams, ir daudziem tur specifiskiem gadījumiem un izņēmumiem. Un, manuprāt, tā ir pilnīgi cita domāšana, ka mēs vienkārši runājam par lielu sistēmu, nevis vienkārši par individuālu vienību, kur mēs bieži vien nepazīstam. Un otra lieta ir iemesls. Kāpēc? Ja? Kas no tā, ka tur kaut kas pamirst? Ekosistēmas mums sniedz ļoti daudz pakalpojumu, kurus mēs bieži vien nejūtam un nesaprotam. Un, protams, mežu var nocirst. Tas ir viens no primitīvā ekosistēmas pakalpojumiem sagādāt resursus. Bet, ja mēs skatāmies uz medicīnu, tāda lielākā daļa vēža preparātu mūsdienās ir nākuši no dabas, atrasti dabā, nevis izdomāti laboratorijā sintezēti. Mēs turpinām dabā meklēt atbildes uz lietām, kas mūs interesē. Ja mēs iznīcinām dabu, mums zūd tas, ko sauc par bioķīmisko bāzi, atklāt kaut ko jaunu. Ja jums patīk pļavā redzēt tauriņus, ir jāsaprot, ka tauriņš var lidot uz kviešu lauku, protams, bet tauriņiem ir raksturīgi katram ēst dažas sugas reti, kur tur dzimtas ietveros tie kāpuriņi barojās. Ja jums nav tās daudzveidības pļavā, kur jūs varbūt nepazīstat, jūs nebūs tie tauriņi, kurus jūs varbūt labāk zinat, krāsē lidinās un ir skaisti. Ja mežs ir nocirsts, tas nespēja uzturēt ūdens līdzsvaru. Ja ūdens līdzsvars nav uzturēts, tas nozīmē, ka pēc lielām lietus gāzēm kaut kur aplūdīs lauki vai lielākā sausumā upē ātrāk izžūs. Mums ir purvi, kas nodrošina šo ūdens līdzsvaru. Mums ir mitrāji. Par mitrājiem bieži ir liela cīņa, kad saka, kas tur kaut kādu pārpurot mežu, priekš kam viņi vajadzīgi. Es vakar lasu vienu militāru ekspertu, viņš saka, labākā aizsardzības līnija ir pārpurojies mežs.
un jādomā, kā militāri eksperti var ātri pārpurvot mežus. Dabas aizsardzība tajos nerunā. Ja? Ir, protams, tāds arbitrārs arguments, bet ekosistēmas mums sniedz ārkārtīgi daudz dažādu pakalpojumu. Viena lieta, ko es gribētu uzsvērt, kur ir, teiksim, katram šim ego, tas ir atpūta. Tā ir rekreācija, tas ir miers. Daba, man liekas, viena no retajām lietām, kā varbūt arī mūzika, kur cilvēki saka, man patīk dabā. Ja? Tur atšķirās gama, vienam patīk mežs, vienam jūras mala, vienam varbūt pie upes sēdēt, bet daba ir tā vieta, kur mēs dabiski atjaunojamies. Un ņemot vērā stresa milzīgo lomu mūsdienu veselības problēmu ietverā, manuprāt, tā vajadzība pēc dabas, viņa tikai aug. Ar to pārapdzīvotību viņa tikai aug. Covid bija perfekts laiks, kad mēs notestējām, ko mums patiesībā vajag. Izrādījās, ka pēkšņi cilvēki metās pie dabas. Un ne jau tikai tāpēc, ka viņiem ir aizliegts savā starpā tikties. Cilvēki meklē to veidu, kā noņemt to stresu, to absolūti neierasto situāciju, kas pasaulē bija izveidojusies. Un pēkšņi mūsu turisma infrastruktūras izveidotāji aptapās pārsteigumu, ka infrastruktūra netur cilvēku plūsmu. Nebija gaidījuši, ka cilvēki nāks. Viņi bija uzbūvējuši infrastruktūru, kas nebija domāta lielam cilvēku skaitam, ka tur daži tikai atnāks. Es nezinu, kā tas tā sanāca, bet mums acīm redzot ir vajadzība pēc dabas, organiska. Un, ja mēs Latvijas kontekstā pavērojam šo procesu, tad ļoti daudzas vietas, kur jau šobrīd cilvēki atpūšās, ir aizsargājumās teritorijas. Tie paši purveru laipā, tāpat jūras piekraste, kaut kādi vecāki meži. Šīs vietas ir saglabātas tikai tāpēc, ka tām ir dabas aizsardzības status. Un cilvēks aizbrauc lielu puru, un pēc tam bildēt saulēktā purs un saulrietā purs un migliņā. Bet tā ir milzīga sena, 9500 gadu veca ekosistēma, kur ir saglabāta. Ja tur būtu kūdras iegūnies, tur nekādu migliņu nebildētu, pat ja viņi tur būtu. Un mums dabas aizsardzība ir vajadzīga pašiem sev, arī atpūtai. Un ir, protams, dabai vajadzīgs miers, ir rezervāta teritorijas. Ja, arī šis mans pieminētais pakts paredz, ka 10% teritorijas noliek šādā statusā. Bet mēs bieži vien aizmirstam, ka nevis dabu aizsargāt, ir mums kaut ko noņemt nost, bet mums kaut ko iedot, kaut ko pieturēt priekš mums, mūsu pašu iespējām. Un paskatāmies uz mežiem. Mūsu mežstrādes modernais cikls jau runā par 40 gadu izstrādi, esošās regulējums tur pie 100 gadiem koks ir pāraudzis. Bet, piemēram, priedkas tajā aiz logu, viņi aug 350 vairāk gadu, te ir pārbaudīt koku ar Latviju par 400 gadu veci. Aizbraucam uz Ragakāpu, fantastiska teritorija starp Lielupi un Lielupas ieteku jūrā. 300 gadi seni meži, priežu meži, ļoti interesanti izstāst, viņiem plakans galots, viņi beiguši augt beidzot. Ja tas, ko jūs neredzēsiet, te Pierīgā. Tām mežām pēc mūsu standartiem mežstrādes jābūt nocirstiem vismaz Napoleona laikā. Un pēc tam vēl vairākas reizes nocirstiem. Mums ir unikāla iespēja to redzēt tikai tāpēc, ka mūsu priekšteči ir izdarījuši izvēles to nedarīt. Un, manuprāt, mums šobrīd jāsaprot tās izvēles, ko mēs šobrīd darām. Jo, ja tu nocēri tādu priedu, kas ir pat 100 gadus vecs, tās ir 3 paaudzes, kas neredzēs to koku tajā vietā. Un ir jāprot sadalīt, kas paliek cilvēkam un kas paliek saimniekošanai. Un tā, manuprāt, ir viena būtiska sastāvdaļa diskusijā par dabas aizsardzību. Mums šīs ekosistēmas vajag arī pašiem sev. Un tā nav diskusija par to, ka viņu var izmantot, var nocirst, var pārvērst par naudu, var uzart to pļauju, un tad var neko nedarīt. Patiesībā cilvēks, kad ir atpūties, viņš ir produktīvāks. Pat ja mēs skatāmies absolūti merkantīli no ekonomikas viedokļa, viņš ir daudz spējīgāk strādāt. Īpaši radoši, kas ir tā augstākā pievienotā vērtība, bet arī vienkārši fiziski spējīgs izdarīt darbu. Un tā produktivitātes, tie procenti, viņi ir milzīgi salīdzinot ar to ekonomikas daļu, kas patiešo patērē šo dabas resursu. Ja, mums mežkopība ir 2%, iekšzemes koproduktu un lauksaimniecība ir 2,5%. Pārējais jau tur ir pārstrāde, kur bieži vien ir importa izēvielas. Cilvēka savukārt pārējās ekonomikas produktivitāte ir daudz, daudz lielāka. Līdz ar to ir arī loģika, pat ekonomiskā loģika runāt par to, ka cilvēkam atpūsties ir mums kopā daudz izdevīgāk un būt veselam, radošam un darbspējīgam
nekā vienkārši pārvērst to visu kartupeļu laukos vai malkas kaudzēs. Un es domāju, ka man ir tāds sapnis, ka mums gan politiskā, gan tiesiskā līmenī būtu nostiprināts princips, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir tiesības brīvi un viegli piekļūt neskartām ekosistēmām, mežiem, pļavām, saldūdeņiem, jūras piekrastē, protams, geogrāfiski, kur tas loģiski. Un tā atslēga ir, ka tā piekļuva ir un viņa ir viegla. Un nevis tā, tu vari aizbraukt tur pāri visai Latvijai, ir tur viens mežs, ko jūs visi varat apskatīt, jums tik ļoti vajag to veco mežu, bet kas ir tepat? Tepat pie Rīgā, tepat pie apdzīvotām vietām mums ir šīs aizsardzes zonas apkārt, kur nav kailcirtes, mums ir saglabāts pļavas, kur tu vari aiziet un vienkārši nobaudīt, kas tas ir šīs smaržas, šī skaņa dabas, un tas nav jāmeklē. Bet tas ir pietiekami tuvu. Ja? Aizbrauc ar trolejbusu līdz gala punktam, ieej normālā mežā, nevis apskaties izcirtums, un bez tam tu drīksti tur kaut kur braukt ar privāto mašīnu tālu. Un otra puse no šī ir arī piekļuve šīm teritorijām. Ja? Lai mums nav tā, ka mums ir tāvas joslas, bet tu tikai ar izpletni vari uz viņām nolaisties, jo tur visi ir aizmirsuši, ka viņai vajag piekļūt. Tā arī ir dabas aizsardzība, jo ja cilvēks nepazīst to dabu, ja viņš nevar viņu nobaudīt, viņš arī nekad necepsies par to, ka tas nav noticis. Tāpēc, ka tikai speciālisti brīdī zinās, ka tur tā retā orhideja ir tā, kuras dēļ tas ir vajadzīgs. Ja? Parasti cilvēks saka, smuka puķīte, šitā ir līdzīga, kāda starpība. Tur tās 3 svīteņas, ok. Mums, teiksim, ir zinātniskā puse un ir cilvēciskā puse. Mēs to cilvēciskā pusi, manuprāt, neesam iemācījušies vēl saprast no dabas aizsardzības. Viņai ir daudz lielāka un vienkāršāka patiesībā un daudz sirdī tuvāk. Vienkārši mums vajag izprast un saprast, ka tā, ka mēs runājam par dabas aizsardzību, mēs runājam par ilgtspēju, mēs runājam vienkārši par to, ka mēs atstājam dabai viņas vietu, mēs atstājam sev vietu dabā, un mēs varam normāli caur paudzēm to visu nest cauri, un mēs varam redzēt vecus mežus, mēs varam redzēt bagātīgus, teiksim, ar tīras ūdens tilpnes nevis aizauguši, tāpēc, ka mēs esam pratuši kaut ko no tā visa nosargāt sev, saviem bērniem nodot ar lepnumu, nākamajām paudzēm, lai mēs tāpat kā ragkāpes gadījumā varam pateikt paldies, bet 10 paudzes ir mums devuši iespēju redzēt to, ko mēs tur redzam. Un es arī teiktu, ka, man liekas, ir laiks arī sabiedrībai drusku mosties un prasīt. Prasīt vairāk, prasīt drosmīgāk, un ne tikai vajag stāvēt un piketēt pie valdības vai saimnes, bet katrai pašvaldībai ir tiesības veidot dabas parkus. Katrai pašvaldībai ir tiesības savā teritorijā paredzēt telpu cilvēkam un dabai. Tad sākam ar to, un Lielā Talka, manuprāt, ir viens no tiem izciliem piemēriem, kur mēs kaut ko darām kopīgi tādam gaišam mērķim. Tas ir saistīts arī ar atrašanos dabā bieži vien, ar dabas teritoriju sakopšanu, un mums ir perfekta pieredze caur Lielo Talku, ka mēs kopīgi varam panākt lielas pārmaiņas. Tad izmēģinam to šogad talkojot, un izmēģinam šo pieredzi arī daudzās citās lietās, kad mēs varam padarīt dzīvi labāku un, kā saka, ilgtspējīgāku. Paldies par uzmanību!